Aiziet. Ar sakot, 6 džemperi lido virs lauka. Tur, kur pirms tam bija tas kosmosa kuģis. Viņi visi lido, bet tas muzārs, kas ir fonā, viņš ir tāds... Uzreiz var just, ka tiem džemperiem ir mērķis, misija, taktika. Un tad ir nākamais kadrs, vai ne, kad atkal tie platleņķi uz pirti. Tāds skats, vai ne? Var just, ka tie džemperi pirtī garām nepalidos. Un viņi faktiski nolaižās tā zemāk, viss jau tā sāsinās, jau it kā tuvojās filmas beigas. Un tad viens džemperis, viņš kaut kā tā, veiklākais, viņš paņem hops un ielido tur, kur uz lāvas sēž ojārs. Un viņš viņam uzmetās virsū un apsedz viņu tik cieši, ka ojāram, viņš jau vecs, infarkts. Un faktiski sanāk kā, ka tas ojārs bija adītājs. Viņš strādā Rīgas adītājā, un viņš to džemperi ir pats uzadījis. Tītri. Un vēl ir tas, ka tam ojāram roku vietā ir kājas.